Te vaļā. Te arī vaļā. Svaigais ūdens pienācis klāt, līmenis uzcēlies. Vecais ledus kaut kur viņš ir. Kaut kur jau ir atvērts ūdens. Rekur kasta kaut kā 20 kg. Gribēju teikt, ir ziema, nē, patiesībā ir pavasaris, ir marta, gandrīz vidus, bet tajā pašā laikā mēs noslēdzam ziemas sezonu. Šobrīd esam uz Enguras ezera, bieza, cieta, stabila ledus. Cik ilgi viņš tāds būs, kas to zina, tāpēc pēdējā iespēja izbaudīt ziemu. Kas mums šodien ir padomā? Viena interesanta jauna lieta, kuru es arī zinu tikai teorētiski, ruduļu makšķerēšana. Mēs šobrīd esam pie tādas niedru saliņas. Paurpsim niedrēs caurums, iebarosim, pēc tam dosimies meklēt asaras, asarīšus un varbūt arī kādu līdeciņu uz ezeru vidu. Tāda ir šīs dienas doma, bez dziļas jēgas, droši vien pamatmērķis ir skaisti aizvadīt 2026. gada ziemu un gaidīt atvērtos ūdeņus. Kaut kur kaut kas jau ir vaļā, fīderi tūlīt tiks vilkti laukā, notricināsim pucekļus, dosimies ķert vimbas, brekšus un tā tālāk. Visiem drošu ziemas zemledus makšķerēšanas sezonas noslēgšanu un lai ātri atverās vaļējie ūdeņi. Sekojam kanālam un, ja patīk, īkšķīšus uz augšu. Izcilā gadījumā mums būtu jābūt pretējā ezera krastā, bet šoreiz ir tā, ka nav iespējams apvienot divas lietas – asaras un ruduļus. Ruduļi ir tur, asari ir šeit. Mēs izvēlējāmies par labu asariem, jo ir vienkārši informācija, ka viņi te ir un labi ķerās. Bet caliņu mēs atradām, idejiski daram tieši to pašu, ko mums būtu jādara tur. Un cerams, ka te arī kaut kur kāds rudulis paskrien. Paurbjam caurums pa tādām tukšākām vietām niedru rekurs šitajā te saliņā. Mājās es uzjaucu vasaras, barību, fīders, bišķiņu zemīt klāt un iebarojam tos caurumiņus. Nedaudz, galvenais, lai piesaistītu. Tagad mēs iesim pameklēt asarīti un pēc kāda laiciņa atgriezīsimies paskatīties, kas tad te notiek. Jakob! Es pieļauju, ka jūs arī brīnaties par to, ko es te brīnos. Bet ūdens ir tik superīgi dzidrs un skaidrs, ka es ķeru bišķiņ metrs 30 dziļums varbūt. Un visu var ļoti skaisti redzēt. Man liekas, ka bija copīte. Un nolaižu bļitkiņu, actiņu redzu. Zaļā salmo pirmā izmēra bļitkiņa jaunajā krāsā. Visus ļoti smuku var redzēt, kā viņi spēlē. Nav nepieciešams ehalots, nekāda kamera. Acu ehalots šodien strādā izcili. Un skatos, mana bļitkiņa pazūda. Un šī tāds smukulīts virsū. Ļoti skaists. Viens aizgāja un nākamais uzreiz pakaļ. Mums jau ir 2 asarīši, dažas tukšās copītes. Sākums ļoti labs. Un šodien bez ehalotēm, bez tehnoloģijām, bija. Darbojamies uz sajūtām un skatāmies, kas notiek apakšā. Sākumā es cenšos tā agresīvāk, bez kaut kādām vispār pauzītēm. Varbūt nedaudz agresīvāks un lielāks tos uzrāviens ar ideju, kas tas bija? Ar ideju sasaukt to asari. Lai viņš redz, ka tur notiek kaut kāda kustība, ballīt apakšā, un viņam ir interesi atpeldēt. Un pēc tam jau var darboties ar kaut kādu kustību intervālu un ļaut bļitkiņai atgriezties sākuma pozīcijā. Tādas maziņas dribliņas, jo tagad ļoti labi ūdenī var redzēt, ka šādā veidā driblējot,
pat tā actiņa uz trīžuburīšu smuki mētājās, un tas arī tāds papildus kairinājums. Ja es būtu asars, man patiktu. Un šādā dziļumā, kur ir metrs plus, Babītes ezers, Liepājas ezers, Papes ezers, kur arī Engure, nevajag baidīties to mānekli pacelt nedaudz augstāk virs grunts. Sākam varbūt darboties grunts tūmā, bet droši var pacelt viņu augstāk, jo asars piepeldēs. Viņam tas nav 6 metros ķert, kur viņš varbūt neredzēs, bet te visā dziļumā viņš ļoti labi var skatīties perspektīvā uz augšu un redzēt jūsu mānekli darbībā. Tā kā padarbojamies gar grunti, pietinam spolīt vai arī uzceļam bišķiņu augstāk un pastrādājam augstākā līmenī. Opa! Bam! Nu, mazais! Tu man aizķēri! Ko man tagad darīt? Ko man tagad darīt ar tevi? Es redzu, ka tu esi to pamuki, labi, un mana blītka palika ledū, jā? Ak, tu gangsteri! Ak, tu gangsteri! Asars bija galā un iecirta trīsžubura āķīt ledū. Tagad man būs kaut kā jāmēģina tevi izaperēt. Ai, būs jānirs pakaļ, nav variantu. Ledus pamērīsim pie reizes. Ledus ir daudz, ledus ir bies. Vēl pagaidām. Vēl nav variantu. Laikam iznāca. Ne? Jā, ārā ir. Tu redz kā? Mazais žipers nebija liels, bet, ziepes māks sataisīt. Un šis caurums atkal prasīja padarboties, lai asars atnāktu. Jēkabam pagaidām tikai salāti. Bet, labi, tas jau arī ēdienkartē nepieciešams. Zivis ar salātiem. Un paņēmu uz augsto, tā kā es teicu, jāpiepaceļ. Un tad tikai pienāca. Ja visu ziemu, principā, varēja bez šiem te pasākumiem iztikt, tad šobrīd es viņus silti iesaku lietot. Tie ir pīķi, dzelkšņi, sauciet kā gribat. Tādas pēdiņas zābakiem. Uzliekam virsū, smuki. Staigāt viņi pavisam netraucē, neslīd un ledū iedurās papildus drošībai. Kas man patīk tieši Norfin šiem te antislipiem. Smuks maisiņš nāk līdzi. Un vēl viena lieta. Mājiņas dzelksnīši. Es esmu lietojis daudz un dažādi ražotāji šos te dzelkšņus. Tie dzelksnīši tomēr nāk ārā. Viņi tur nav ielīmēti. Viņi ir rekur izstrādāti un izņemās. Visbiežākā problēma, kāpēc tas tā notiek, vai kļūda patiesībā, ir tā, ka tiek nopirkts pārāk mazs izmērs, viņš pārāk daudz pastiepjās, un šie te dzelkšņi ļoti viegli iznāk ārā. Ja tāda situācija ir, Norfin dzelkšņiem līdzi ir rekur vēl, cik te, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dzelksnīši, kurus pēc tam var arī nomainīt. Tā kā domājam par drošību.
nedaudz neatlaidības un jau nedaudz glītāki. Ui, ko dūsmīgs tu esi. Bet lielāks aizgāja, bija viens lielāks vēl, arī tāda forša cope. Šitais jau šodienai izcils. Nu, rekur viens drusku svarīgāks trāpījās. Skaisti ieblies bom. Bet rekur visiem ir kaut kādi tārpiņi virsū. Nu, īsāk sakot, nav baigi aktīvi. Lai gan šīreiz bija blīdku pacēl 1, 2 un 3. Bam! Un sēžās virsū. Es jau biju aizmirsts, cik superīgi ar šito darbarīku ir ņemties pa seklajiem ezeriem. Kā dod pa rokām. Pēdējās dienas. Es teiktu, ka šī ir pēdējā nedēļa, kad vēl var paspēt uzkāpt uz ledus. Šī jau ir zīme, ka zemledus makšķerēšanas sezona Kurzemes pusē iet uz beigām. Urbjo caurumi vienkārši dalās tādos kristālos ledus jau tā kā no apakšas. Ziema ir beigusies, ledus ir beidzies. Iesim skatīties, ko mūsu brekši dara krastā. Runājām par brekšiem un kāla ezera. Varbūt šis vēl nav ziemas noslēgums, varbūt, un to vēl paskatīsimies. Runājām par brekšiem un tie palika galvā. Ruduļi. Aiziesim pastīties, kas tur notiek. Ja tur kaut kas notiek, ļoti labi. Ja nē, tālāk zilajās. Nu re, man arī ir viens mazulis iebarotā caurumiņā. Un taktika strādā. Mazie ir. Gaidam lielo. Gaidam papu. Vispār jēdzīgi būtu tagad uzreiz pie izspēles viņu tev celt augstāk. Nu tā kā sākt izspēli nevis pie āliņa, bet rekur pusmetru virs. Opā, ir. Lai viņam ir vairāk auklis, ko pastaipīt. O, tas jau ir labs. Tas jau ir. Upā. Rudulīts. Tas jau ir rudulīts. Idejiski viss ir vienkārši, kur mēs sēžam tādā pudurā, kaut kādās plikākās vietiņās, caurums, sabaro, rudulīts atnāk, un pēc tam varam ar parasto mormiškas makšķerīt darboties un ķert. Ja braucat un zinat, kur ir lielais rudulis, gan vasarā, gan ziemā, tad, protams, svarīgi ir arī auklis izvēle, jo te jau vairs 0,10 var nepalīdzēt. Ja pie kilogramu smags rudulis rekur metru dziļumā paņems, rausies nost, tāpēc 0,16 aukliņi droši vien varbūt pat drusku biezāk būs vajadzīgi. Varētu diezgan ar pārliecību teikt, ka mūsu ruduļu eksperiments ir izdevies. Rekur, čik. Jā, maziņi. Šīs būs lielākais, tāds plaukstiņš. Bet ņemot vērā to, ka mēs esam lokācijā, kur viņiem varbūt negluži nebija jābūt, bet nav tā labākā vieta, kur viņus ķert. Kaut ko mēs esam noķēruši. Mūsu sabarojiens nostrādāja un ar padarīt darbu sajūtu mēs atkal varam atgriezties atpakaļ un iet pamedīt kādu smuku Engures ezeru kimlaku. Kaut kā tā, eksperiments rudulis ir izdevies. Lielos ruduļus laikam mēs brauksim ķert nākamgad. Viens moments, ko es pamanīju TikTok dzīlēs tepat Latvijā.
operatori Jēkab izpildījumā. Ir tāda lieta, ka ziemā problemātiski rokas apsalst, pirksti īsti baigi neklausa. Protams, izcilākais variants ir savs mormiškas makšķerītes sagatavot mājās, sasieties, izdarīties un tā tālāk. Bet reizēm notiek situācija, ka tur kaut kas tur sapinās, mums saplīst vai ir jāmaina sardziņš. Visādi mēdz gadīties. Un tajā dienā tu esi ticis pie savas tās īstās mormiškas, kuras super izcili strādā, un tev viņi jebkurā gadījumā ir jādabū par jebkādu cenu, tev viņi ir jādabū uz makšķerītes jāpārsien. Viena svarīga nianse, ar kuru ir jāsāk, paņemiet līdzi kaut kādas knaiblītes vai nazīti, vai es nezinu, kaut ko asu, ar ko nokniept auklas galu, jo problēma sākās tajā, ka mēs nokožam, viņš saplacinās, un tam mums liekas, neiet cauri mormiškai. Ko tad mēs daram? Tagad es palūkšu Jēkabu bišķiņ piestumt kameru tuvāk, piezūmot manas rokas. Jā. Mormiška skatās uz augšu, jā, tas asumiņš skatās uz augšu. Auklu mēs varam no augšas uz leju, šādā te veidā, lai āķis, principā, skatās tā, uz augšu. Ja? Tas dzelonīts. Tad, ko mēs daram? Mēs ņemam šo te brīvo auklas galu un taisam tādus tā kā aplīšus. Vienkārši saliekam auklu kopā, lai viņi sakrustojās vienā vietā. Un tad to cilpiņu metam uz āķīšu virsū. Taisam nākamo, 2, 3. Tā, lai tur nesapinās pa daudz, viņai jākrustojās tieši vienreiz, nevis kaut kādā pīnītē jāsaiet, bet vienreiz viņi sakrustojās un viss. Un cilpiņas taisam vienā virzienā. 4, 5, drošībai 6. Viss rekur āķītis smuks skatās taisni uz augšu, perpendikulāri auklai. Šo, protams, mēs kožam nost, liekam motilu un strādājam. Šo te mēzglu es esmu sējis ļoti lielā salā, kad rokas vairs vispār neklausa. Ir mitras nosalušas, viņu var uzsiet, jo tur nekā sarežģīta nav. Izspēli sākam jau no augšas. Jo kā jau es minēju, asaras labi redz. Un, ja viņš grib, uzreiz jau bija. Ja viņš grib, re, kur ir? Ja viņš grib ēst, viņš uznāks, apēdīs, savāks. Blitkiņ. Smūks tāds maziņš, bet rēsns, gatavs, dūsmīgs arī. Gatavs nārstam. Mēģināsim vēl vienu piečakarēt. Un šitais tāds pilnīgi uznāca augšā pakaļ. Es pat nebiju pusūdenī. Tad lēnām tuvojamies gruntī. Reku vēl viens asars, es redzu viņu. Viņš skatās uz blītkiņu. Uz koda, bet netrāpīja. Vēl viens pienāca. Tur vesels bariņš apakšā. Mazais, tu ej prom. Kods smuks pagrāba. Tā kā kino var skatīties. Varbūt, ka varēs. Pamēģināsim piezūmot. Tie filmē, jā? Es filmēju. Cenšamies pabeigt video, bet laikam emociju ir tik daudz un gribās pateikt tik daudz, ka dublis 1, 2, 3. Par sezonu. Sezona kopumā bija forša, bija superīga ziema. Par zivīm, tās nāca grūti. Pat tādās makšķerēšanas mekā kā Venta, Pērnava, tur, kur ir asari, sakā, šogad bija diezgan bēdīgi. Bet tas nekas, visu nevar dabūt. Mēs dabūjām foršu garu sezonu, kura, kādam vēl varbūt platajā galā turpināsies. Man ir tāda sajūta, ka es noslēdzu sezonu. Šī varētu būt pēdējā makšķerēšanas reize uz ledus. Nedaudz skumīgi, bet tajā pašā laikā kaut kā beigas ir kaut kā sākums. Atvērtie ūdeņi, brekši, vimbas, metodu feeders, asari dažādās metodēs. Būs forša, jaudīga atvērto ūdeņu sezona. Un visiem jums es novēlu daudz laika, lai būtu pie un uz ūdeņiem foršas trofejas un tiekamies. Čau!